šaubīgāks, ļaunāks nekā fiziskā tumsība. Tāpēc, ka cilvēkam vajadzētu būt kaut kur vismaz kaut kādai sirds kustībai, nerunājot par gara kustību, būt tuvām Izraēlai, viņi no tā izvairās. Arī Izraēlai ir cilvēki, kas domā, ka Izraēlai jāpaliek par kristīgo valsts. Kā tas var būt? Un tātad šodien ir reliģiska tumsība. Ziniet, mēs esam aicinājuši vairākus cilvēkus arī no kristīgas pasaules, arī kristīgos mācītājus, kas it kā mīl Izraēlu, brauc uz turien, bučo zemi, vēl kaut ko, bet uz šeien viņi nevar atbraukt. Ziniet, tas ir dīvaini, ka ir sanāk, ka tā kā divas plūsmas. Ir tie, kas ir un tie, kas ir pēc vēstules romiešiem, viņi saucās jūdi, un ir visi pārējie. Ziniet, es šodien pārlasīju no rīta atkal Iesējas grāmatu, un tur ir sveitības un nosacījumi par tiem, kas ieies Jēzus pilsētā. Un tur ir teikts, neviens neapgraizītais un nešķīstais, kas nesvin arī sabatu, neies. Šodien viņi iet. Šodien viņi brauc tā kā turisti un klejo un plītē, viss ir labi. Bet pienāks viens moments, un tas būs šeit uz zemes, un tas būs miesā. Viņiem tur piekļuva būs slēgta. Šodien tas, kas šeit notiek, tas ir tikai stāsts vai restāts, vai vēl viens aicinājums mums būt kopā, lai mēs varētu sludināt ne jau vienkārši kaut ko par Dievu, bet par Izraēlas Dievu. Ir trīs tādi svarīgi uzdevumi, ko es redzu, kā tas ir atklāts. Ziniet, kristietība ir ļoti vienota, neskatoties uz tā, ka ir vairākas konfesijas un ir denominācijas, un viņi plēšās savā starpā nepārtraukti, pat ir kāri un pieteikti pareizticīgiem pret pareizticīgiem, katoļi pret tādiem, ka visu paskatieties, kas notiek. Bet tad, kad jautājums stājas par Izraēlu un par mesiānisko kustību, viss ir vienoti. Mums to nevajag. Kā tas var būt? Ka tas, kas bija mūsu kungs šo, viņš vairs nav vajadzīgs. Ziniet, tā ir tumsība, tā ir realitāte. Es netavu gribu kaut ko sliktu pateikt par kristietību, bet mēs esam pat fiziski cietuši no vajāšanas mūsu valstī, no kristiešu puses. Otrē, mums bija sākusies skola. Un dēļ tā, ka šo skolu svētīja, vai mēs esam sadarbībā ar mūsu skolu, kas arī šeit notiek, un mēs skaitāmies kā mesiāniskā draudz, kaut dēļ šī mesiāniskā nosaukuma mūs apsaka, slēdza skolu, izmet ārā tikai dēļ mesiāniskā nosaukuma. Ne dēļ kāda cita, dēļ tā, ka tā ir mesiāniskā draudz, mēs bijām fiziski cietuši, vairāk 10 000 eiro mums nozaga, un tie bija kristieši. Un vadītāji, kristīgie vadītāji, klausieties, jautājums, kas ir tumsa? Jā, šī tumsa ir gaisma, kā viņi saka, tad kas ir tumsa? Ziniet, mēs paši par sevi esam tiesa šai pasaulē. Tā ir. Ziniet, es vakar sasveicinājos ar brāļiem. No Liepājas var atbraukt, no Vēnspils var atbraukt, šodien ir arī kas no Lietuvas un no Rīgas, bet ir tie cilvēki, kas uzstājās un saka, mēs esam par Izraēlu. Viņiem nav laika, un vēl sabatā nav laika priekš tā, lai būtu kopā sadraudzībā. Un īpaši, ziniet, man bija tāda svētība, ka atbrauca no Vēnspils brālis Arvils. Ziniet, es biju šokā. Cilvēks, kam ļoti grūti pārvietoties. Viņš pieņem lēmumu, un viņš ir šodien šeit. Tie, kas viegli pārvietojas, un kam ir tādas iespējas, viņi nav. Šis cilvēks pat par sevi ir tiesa. Tiesa par gudrību, tiesa par meliem. Tikai tas, ka viņš ir šeit, un katrs no mums
Ziniet, mēs netiesājam pasauli, bet viņi paši sev tiesā. Rakstīts mans vārds un viņu dara. Tāpēc tas, ko mēs darām, tas nav kaut kāds īpašs tāds pasākums. Vienkārši ar to, ka mēs esam un izpildām Dievu vārdu tā, kā tur ir rakstīts. Un mēs esam piekoties pie tās sapnes, kura ir Izraēlā. Mēs esam Dievs. Ir 3 uzdevumi, ko es redzu. Pirmais, mums vienkārši jābūt kopā, jāmēģina veidot šīs attiecības. Mēs ļoti dažādi, Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Valmierā, mēs ļoti dažādi, lai jūs zināt, ka pat judaismā ir 6 pamatvirzieni vai 6 konfesijas. Judaismā, tas ir ortodoksālā judaismā, ir 6 virzieni, 6. Mēs esam pat vairāk, katrs savādāk saprot, bet mums jābūt kopā, tāpēc, ka mēs esam tie, caur kuru daudziem, tas ir otrs uzdevums, daudzi var pievērsties patiesam Dievam. Tumsa var aiziet tikai tad, kad mēs esam. Tad pirmais uzdevums mums jābūt kopā, otrs mums jābūt par šo kanālu, kur cilvēki, kas ieinteresēti, zināt patiesību, lai viņi to caur mums uzzināt. Un trešais, es redzu to, ka mums jābūt par kanālu, lai mēs varētu kaut reiz mūžā pabūt Izraēlā. Tā ir ticība, kura līdz šai dienai ir materiāla. Ir cilvēki, kas piekop ikonas, krustus, Ziemassvētkus, Kristus it kā dzimšanas svētkus, lai viņi to dara. Bet, ziniet, Dievs ir atstājis vienu taustāmu vietu, kas saucās Izraēlā. Tur var fiziski pataustīt to, kas ir izdarīts pārdabiskā veidā, dibinot šo tautu, kā īpašu tautu, kā gaismu citām tautām. Citas tautas atnāks un pielūgs to kungu tajā zemē, arī nākotnē. Viņi atnāks uz to pašu zemi, uz kuru mēs varam tikt. Tāpēc ir 3 uzdevumi. Pirmais, vienkārši mums būt kopā, ne jau vienā vadībā, kaut kādā konstitucionālā vienkārši, lai mūsu starpā mēs pazīstām viens otru. Pirmais, otrs, lai mēs esam tie cilvēki, ar kuriem citi var to uzzināt. Lai viņi nāk no tās tumsas gaismā vienkārši tāpēc, ka tu tāds esi. Un trešais, mēs esam tie cilvēki, kas var palīdzēt pataustīt fiziski, ne ikonu, bet Izraēlas zemi, to vietu, kur Ješua bija atnāks un nāks otro reizi uz turien, ne uz Rīgu, ne uz Latviju, vienalga, nebūtu tikai uz turien. Un tas ir ticības tāda kanāls, kur no redzamā tu iegūst neredzamo. Parasti no neredzamas ticības materializējās fiziskas lietas, bet Izraēlā otrā no redzamā tev veidojas tā ticība. Tāpēc, ja Dievs svētī katru šajā dienā, jā, mēs esam vienkārši ne jau daudz, bet, ziniet, šeit nelielai gaismai pietiek spēka sadalīt tumsu. Ziniet, cik vajag, tas ir elementārs jautājums, man bija vajadzēja runāt ar maziem bērniem, un es uzdevu tādu parasto jautājumu, kuru es uzdevu pats sev. Cik vajag gaismas, lai sašķeltu tumsu? Cik vajag gaismas? Сколько надо света, чтобы тьма ушла? Сколько? Cik daudz? Vispār, ziniet, viena svece var redzēt 8 kilometrus. Viens cilvēks, viņu var redzēt visā pasaulē. Amen. Ziniet, tā reliģiskā tumsība, viņa vēl bīstama, viņa vēl ļauna nekā fiziski. Tāpēc, ka fiziski var kaitēt, un mēs būsim debes valstībā. Bet garīgo tumsību